Sveiki, mani sauc Laima. Esmu vides pārvaldības speciāliste uzņēmumā Liepājas Rass. Un mani varat satikt arī tad, ja ierodaties pie mums ciemos. Šodien vēlētos jums pastāstīt, kā mēs no atkritumiem iegūstam atjaunojamo enerģiju. Lai arī sākotnēji šis process izklausās sarežģīti, patiesībā tas ir interesanti. Katra lieta ir enerģija, un to pārveidojot rodas kaut kas jauns. Sāksim no sākuma. Ēdiens, ko mēs ikdienā neapēdam un izmetam atkritumos, veido pārtikas atkritumus, kas daudzuma ziņā ir gandrīz puse no visiem mūsu ikdienas sadzīves atkritumiem. Lai no tiem iegūtu labumu, tos ir jāšķiro. Pirmkārt, ja mums ir iespēja, mēs varam tos izmantot paši savām vajadzībām. Piemēram, veidot savu piemājas kompostu, ko izmantot, lai uzlabotu augsni saviem augiem dārzā. Otkārt, mēs varam tos šķirot bioloģiski noārdāmu atkritumu konteineros, jeb biokonteineros. Šos konteinerus savāc atkritumu apsaimniekotājs un nogādā speciālā rūpnīcā. Šodien apskatīsim tieši šo rūpnīcas procesu, kā mēs no bioatkritumiem varam iegūt labumu, atjaunojamo enerģiju. Vai tu mājās taisi kompostu vai šķiro bio? Man ir biokonteiners. Tos savāc mans atkrituma apsaimniekotājs. Šos atkritumus viņš savāc ar tādu pašu lielo auto, kā sadzīves atkritumus. Bet atšķirība ir tāda, ka tas notiek īpašā maršrutā, kura laikā tiek savākti tikai bioatkritumi. Vai tu zini, kur tie nonāk no Latvijas rietumiem? Tos nogādā Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra atkritumu poligonā Ķīvītes, Grobiņā. Poligonā Ķīvītes atvestie atkritumi tiek reģistrēti un nonāk bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes rūpnīcā. Tā ir speciāla rūpnīca, kas pārstrādā atkritumus vērtīgās izēvielās aptuveni 2 mēnešu laikā. Tagad paskatīsimies, kā notiek pats process. Atkritumus ievieto garos tuneļos, kur tos aizslēdz ciet un skalo ar speciālu šķidrumu uz ūdens bāzes, ko sauc par perkolātu. Izskalojoties cauri atkritumu slānim, šķidrums tiek piesātināts ar barības vielām. Perkolāts tiek savākts un novirzīts uz reaktoru, kur bezskābekļa vidē anaerobās baktērijas, barojoties no šīm barības vielām, veido metāna gāzi. Gāze tiek savākta un novirzīta uz energobloku. Bet par to nedaudz vēlāk. Pēc pirmā procesa seko otrs, kur tuneļos tiek pievadīts skābeklis un atkritumi kompostējas. Izdalās siltums un iztvaiko ūdens. Šis process notiek aptuveni mēnesi. Kā rezultātā visi bioloģiski noārdāmi atkritumi pārstrādājas kompostā, ko iespējams izmantot tautsaimniecībā. Ja iedomājies piemājas komposta kaudzi, tad būtībā šis process ir tāds pats tikai lielos apjomos. Kad gāze tiek novirzīta uz energobloku, tā tiek attīrīta un novirzīta uz koģenerācijas iekārtu, kur tā tiek sadedzināta un rodās elektrība un siltums. Elektrība tiek patērēta mūsu uzņēmuma vajadzībām, un tā, kas palikusi pāri, tiek novirzīta kopējā elektrības tīklā. Siltumu izmantojam paši uzņēmumā un piedāvājam apakšuzņēmējiem. Piemēram, mūsu nomnieks ar mūsu saražoto siltumu žāvē malku. Vai paspēj izsekot procesam, kā no atkritumiem top atjaunojamā enerģija? Brauc ciemos uz Dienvidkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru Liepājas Rass atkritumu poligonu Ķīvītes un izstaigāsim šo procesu kopā.